Čau lielajā piekdienā. Atnācu uz garāžu pastrādāt. Pārskrūvēju savu vojam otru pusi, klučus nomainīju. Tur nav jēgas filmēt, nekā interesanti nav. Viss labi skrūvējās vaļā, viss viegli nomainījās. Parādīšu vēl vienu savu nodarbošanos. Plasmasa bāku remontu. Man atved vienu es tā saprotu, hidrolisko bāku. Viņai te diezgan liels bēdiņas. Tātad. Nezinu, kas te ir noticis, bet viņi ir tā kā korpusa vietā kaut kādā uzpūsta. Tātad, redz, kur ir plaisas, redz, kur ir plaisa. Šitā visa daļa ir atplīsus vaļā, šits viss ir pilnībā vaļā. Un te vēl, kur ir noguruma plaisas vecās. Un tas, ko es izdarīšu, es viņu iespiedīšu atpakaļ, atzāģēšu šito visu vaļā, te atturpšu, uztaisīšu cauru un sametināšu. Un tad parādīšu, kā tas viss izskatās. Ar caurulu nospiedu to vidējo daļu, visu to milzīgo kūkumu lejā. Sildīju, spiedu, katru stūri, deformēto. Visu, principā, viņi ir jāuzsilda tā, it kā tā bāka būtu karstā vasaras dienā. Tad, kad plasmas tāds elastīgs, tagad to viņu uzspied un tā siena reāli lokās. Tagad ārā ir 7 grādi un ir diezgan augsts, tāpēc tās plasmas nepadodās. Tāpēc ar fēnu celtniecības ņem un visus jāsilda ar visu, kamēr tas viss paliek mīksts, elastīgs. Un tad, principā, tā, kad iespiež kūkumu iekšā, jāskatās ir. Ja būs nosildīts viens pleķīts tikai, tad bedri iespiedīsies. Bet vajag nosildīt visu tā, lai iespiežot iekšā, viņi tā kā atgūst formu bišķiņu. Un tad ir jātur visu nospiest lejā un ar kompresoru jādzasē uzreiz. Un tad var kaut cik dabūt, lai tas viss paliek. Vairāk es tāpatās neko neiztaisnošu, jo tas viss ir deformējies. Man jau nav nekāda šīs bākas prese, lai formu uzspiestu pareizo. Bet tagad es ņemšu nost spīles, izskatās, ka nekas man vairs baigi atpakaļ neaizliks. Jā, principā viņi ir pa lielam atgūst savu formu. Tad tās noņemšu nost visu. Jā, viņi ir kaut cik atpakaļ. Te vēl var redzēt, ir vēl kūkumiņš, bet tagad es ķeršos pie metināšanas. Kur es jau ieorbu pirms tam plaisu galus. Vēl ir jāņem ar lukturīti kārtīgi jāizspīdina cauri šitam visi. Un ir viens jaudīgs lukturīts. Un tad es ņemu vienkārši spīdinu cauri plasmasu un skatos, vai es varu redzēt plaisas turpinājumu vai nevaru. Pa visu plaisu es šitā nospīdinu. Ideāli jau citreiz tiek ar roku iekšā bākā. Bet šitā var izspīdināt cauri plasmasam pamatsastāvu un redzēt, vai tur ir plaisas turpinās. Un tad es ar tievāku orbītu šajā gadījumā vai pat ar fleksi es šitam izzāģēšu grāvīti kaut kādu 3-4 mm. Visu aizpildīšu ciet. Bet šito bedri vairs nesanāks iztaisnot līdzi un šito vienkārši es aizpildīšu ciet ar plasmasu un apmēram gludāk izslīpēšu. Diemžēl ar plasmasu tā ir, ka viņu reti, kad izdodās dabūt atpakaļ formā, ja viņš ir tā deformēts. Tad es visu šitos stūrīšus izurpšu, pilnīgi cauri, visu melno izurpšu ārā un iepildīšu baltu svaigu plasmasu iekšā. Tā, un tad parādīšu, kā izskatās, kā sanāca. Tātad šitas ir mans aparāts. Ekstrūderis. Strādā principā kā pusautomāts. Tūlītās parādīšu. Un aiziet iekšā neitrālā stieple. Polietilēns neitrālais tonis. Nozīmē, ka viņi nebūs sniegbalti, viņi būs nāk ārā caurspīdīgi, bet beigās kaut kas līdzīgs šitam paliks. Un pēc tam pastāstīšu, ar ko šīs aparāts atšķirās no visiem aļikā nopērkamajiem polietilēna stienīšiem un fēnu. Tāda redz, kur es tikko
iepildu iekšā. Var redzēt, ka vēl cauri spīd vidus, bet malas jau paliek baltas. Un es viņu cenšos pildīt tajā grāvī tā, lai viņš ieiet iekšpusē arī valmītes izveidojās. Jo tad tā vieta tiešām ar garantiju būs stiprāka. Tagad es pirms šito posmu nometināšu pareizajā līmenī, lai sakrīt šitie divi līmeņi. Lai gan grāvis jau tāpat te paliks. Un tad es viņu pacelšu šito daļu. Es tagad nospiedu stūru, grūti parādīt, bet šito daļu tad es pacelšu uz augšu un šito pareizajā līmenī nometināšu. Un tad es skatīšos, varbūt es ar plakano stobru papildīšu ciet grāvi gar šuvi, lai, ja te stīpa kaut kāda nāk, lai tā vieta ir plakanāka. Un tagad vienkārši jāgaida, kad viss atdzisīs. Tad es pa jaunu iorbiju šitien sākumu un metinu tālāk līdz galam. Rubrika gadās arī tā, kur es liku. Sagadījās tā, ka tas, ko es aizpildīju ciet, visu šitā šuvīti reāli smuki atzisa un noplīsa nost. Un es sāku domāt, kāpēc, un tad es atradu uz bākas marķējums ir PP, tā kā tas nav polietilēns, bet polipropilēns. Mums būs vajadzīgi šī stieplīte. Negribēju griezt no video ārā, gribēju tieši, lai redz, kad arī kļūda sanāk. Parasti vislabākais ir uzreiz bākas stūrītī kaut kur uztaisīt testiņu vai metinās. Es biju pārliecināts, ka tas polietilēns, bet nedrīkst būt pārliecināts, ir jāturās pie sistēmas, ir jāpārbauda. Tā kā nepārbaudīju, sāku metināt ar nepareizo stiepli, bet lūk, man ir pareizā, tā kā sametināšu ar pareizo un tad parādīšu. Tūlīt varēs redzēt, kā nomainās stiepla. Polietilēnu nokniebu, palaid iekšā polipropilēnu un redz, kur nomainās plasmas. Muki. Nu, vat ir jau pirmie rezultāti. Pirms atrādīšu šuvis un man drausmīgi nepatīk. Man ļoti nepatīk strādāt ar polipropilēnu, tāpēc, ka šuvis praktiski nav iespējams ne ar ko, ne ar kādos apgriezienos noslīpēt. Nu, viņas neizskatā. Man nepatīk rezultāts. Polietilēnu, kad es metinu, es vienmēr varu gludi visu noslīpēt, pieslīpēt. Šeit vienīgais, ko es varu darīt, ir kasīt ar nazi. Bet, nu, apmēram tā izskatās. Izmetināts ir cauri. Viss ir vienā gabalā, viss ir sakusis perfekti. Es ar kompresoru uzpūšu to bāgu gan iz apaļu. Un viss spiediens turās, nekur poru nav. Viena bija, bet to es aturbu un izmetināju. Tas bija savienojums starp divām šuvēm. Un tagad es mēģinu tās kaut kādas rāmis tīpa vietas bišķiņ dabūt atpakaļ formā. Redzēs, kā sanāks. Un pēc tam tad arī parādīšu, kā sanāks. Es esmu gadu gaitā visu, ko izmēģinājies visādos ātrumos, ar flekšiem slīpējumām mašīnām slīpēs. Polipropilēns neslīpējās, viņš smērējās, viņš deg. Vienīgais variants, kā kaut cik apstrādāt šuvis, ir viņas kasīt vienkārši ar nazi. Papīra nažiem, masmiņiem es te kasu. Ar vecu bāku strādājot un polipropilēnu stiepli, viņi izskatās, nu man nepatīk, kā izskatās. Tas ir stiprs, tas ir viscaur izmetināts, tas ir pilnīgi plasmas kā jauns, bet tas vizuālais izskats šuvē ir diezgan drausmīgs. Te nočakarējos visu laiku ar poru, sametinu, uzpūšu ar kompresoru bāku, ar ziepjūdeni, fēriju ūdeni leju un visu laiku pūšu, kamēr atradu, ka tā gar šuvi atnāk tā pora no malas. Izmetināju, bet, nu, bāka ir gatava. Tādā ziņā viņa kalpos vēl ilgi arī izdevās izspiest atpakaļ formu, izsildīt viņai kaut cik. Tā kā tie kronšteini, kas pieņemsim viņai te bija, viņi tagad atkal derēs. Vizuālais izskats, tas jau ir cits stāsts. Reiz pastāstīšu par pāris lietām. Metinu polietilēnu, polipropilēnu. Šitas aparāts spēja metināt vēl vienu trešo stiepli, es neatceros, kā saucās tas plasmas.
Viņš ir reizēm pielietots kanalizācijā. Man liekas, tas ir tas, kas kanalizācijām bija tas oranžā plasmas cietā. Bet jā, polietilēns, polipropilēns. Par polietilēnu runājot, pārsvarā tās ir miglotāja cisternas, melnās degvielas bākas traktoriem. Es esmu vienam sporta bembim samazinājis bākas tilpumu un pārmetinājis to plasmas bāku. Arctic Catam vienam plasmas pārmetināja pārsvarā. Ja ir runa par to, kas metinās vai nē, tad, ja virsū ir HDPE vai PP, tad ir stabili, ka var metināt tikko ar HDPE plus vai PP plus. Tas nozīmē to, ka pamat plasmasam sastāvā likts ir iekšā kaut kas, pieņemsim, temperatūra izturībai vai kaut kādai citai mehāniskai izturībai klāt. Pārsvarā auto plasmasi, kas ir patroboki, dzinēji pārsagi, lielākā daļa buferi nemetinās. Subaru, kad es nošķīlu savu Foresteru, es priekšējo buferu salasīju pa šķembām kopā, un viņš izrādījās polipropilēns. Drausmīgi pretīgs plasmas, lai viņi pēc tam tieši apstrādātu, slīpētu. Es saku, viņš deg, viņš smērējās, viņš ir ļoti pretīgs materiāls. Polietilēns easy. Visādas bākas, kas gan šitā nav, šitā ir polipropilēns. Bāciņas visādas, tur restaurēt var ideāli. Kanoe laivas, vistas, ir vēl vairākas tās, pieņemsim, kas ir makšķernieku kanoe laivas. Es viņus lielākoties visas varu sametināt, pārmetināt, plaisas sametināt. Es pat vienreiz saliku laivu, principā no divām pusēm kopā, kur viņi bija pavilkta zem straumes pret tilta balstu. Vienkārši aplocīta apkārt. Iztaisnoju, sametināju. Tas gan tur ir jāskatās, vai tas jau nav dārgāk nekā nopirkt vienkārši citu laivu. Plasmasam ir ļoti izteikta termo izplešanās, līdz ar to pārsvarā pie šuvēm visām tas ir kaut kāds, uz biezākām plasmasām ir tas grāvis. Šuve vienmēr būs nedaudz ievilkus materiālu uz iekšu. Laivu es varu nometināt gludi. Plāns plasmas, maz materiālu vajag metinot, diezgan ātri nometināt šuvi, nepaspēja neko baigi deformēt. Kas vēl? Nu, pa lielam tas ir viss. Viss sākās ar apzīmējumu atrašanu uz plasmas. Ja apzīmējumu nav, tad obligāti ir jātais tests. Ir vispirms jāpamēģina ar tām stieplēm, kura metina vai kura nemetina. Latvijā ļoti ierobežotas krāsas, tieši 3 mm ekstrūderiem. Ļoti svarīga lieta, kas ir visiem, kas pērk eBayos, Amazonē, saļikos, stienīšus pasūta un vēl visādas figņas. Pieņemsim, ir lētie aparāti ekstrūderi vai arī celtniecības fēniem maucās virsū tas priekšējais uzgals, kurā tu vari stumt tā kā iekšā to stienīt. Atšķirība viņam no šī aparāta, kas maksā 1500. Šis aparāts sagatavo plasmasu precīzi uz 230 grādiem. Gaiss pa priekšu tiek pūsts 270 grādi. Atkarībā no ārā temperatūras, ja man ziemā ārā kaut kur, pieņemsim, agrāk ir nācies wakeboard konstrukcijas metināt, tad es regulēju augstāku temperatūru. Bet būtība ir tāda, ka, ja polietilēnam ir nedaudz par augstu temperatūru sagatavot, viņš vienkārši sabrūk, viņam molekulārais sastāvs sabrūk. Var man stāstīt visi buferu lipinātāji, kas ir salīmējuši, sametinājuši, sakausējuši ar tiem stienīšiem un fēnu un turās visi baigi labi, ok. Tiklīdz jums vajadzētu metināt degvielas bākas, tad tev bišķiņ jādod tam darbam garantiju. Un, es nekādai stienīšu lipināšanai garantiju nedotu. Lai tas paliek buferistu ziņā, kas izmanto to, lai metinātu buferus. Jā, tā kā ar to atšķirās šis aparāts no lētajiem ekstrūderiem, ka viņš precīzi sagatavo tādu temperatūru ieejošai stieplē. Attiecīgi plasmas desē, kas nāk ārā. Palielam tas arī viss. Ja vēl kādi jautājumi, droši jautājiet. Šis video nedaudz atšķirīgs no pārējiem. Būs vēl visādi interesanti video, ko es daru, ar ko es nodarbojos. Tā kā pagaidām, čau!